Jūs zināt, ka ir svarīgi ieplānot regulāru zobu pārbaudi pie zobārsta, tīrīt zobus 2 reizes dienā un katru dienu skalot zobus. Bet kas notiek, kad jūs pēc ēšanas un dzeršanas neesat mājās un zobus iztīrīt nav iespējams? Jūs varat veikt vēl vienu soli, ar kura palīdzību saglabāt veselus zobus – košļāt cukuru nesaturošu košļājumo gumiju. Kā palīdz cukuru nesaturoša košļājumā gumija? Aplikums ir skaidra lipīga plēve, kas nepārtraukti veidojas uz jūsu zobiem. Šajā diagrammā ir redzams aplikuma pH līmenis uz zobiem un pagājušais laika periods. Pirms ēšanas un dzeršanas aplikuma pH uz jūsu zobiem ir normālā līmenī, un jūsu zobi ir pasargāti no aplikuma skābju izraisītajiem bojājumiem. Pēc ēšanas vai dzeršanas aplikums rada skābes un aplikuma pH līmenis uz jūsu zobiem samazinās, veicinot demineralizāciju. Laika gaitā šis process vājina jūsu zobus un var izraisīt to bojāšanos. Zobu tīrīšana no mutes iztīra ēdiena atliekas un bez tam atjauno aplikuma pH līmeni uz jūsu zobiem. Situācijās, kad jūs nevarat veltīt laiku, lai iztīrītu zobus, palīdzēt var cukuru nesaturošas košļājumās gumijas košļāšana. Pētījumos ir pierādīts, cukuru nesaturošas košļājumās gumijas košļāšana palielina siekalu izdalīšanos, kas var palīdzēt atbrīvot muti no ēdienu gabaliņiem, un bez tam var palīdzēt neutralizēt aplikuma skābes uz zobiem, kas var bojāt emāliju. Tā rezultātā aplikuma pH līmenis uz zobiem atjaunojas tādā pakāpē, kurā var atjaunot bojāto emāliju. Šis process, ko dēvē par remineralizāciju, gala rezultātā palīdz stiprināt jūsu zobus. Tagad jūs zināt, kā cukuru nesaturošas košļājumās gumijas košļāšana var palīdzēt saglabāt veselus zobus pēc ēšanas un dzeršanas, kad tos iztīrīt nav iespējams. Tikai atcerieties, ēdiet, dzeriet, košļājiet, kad neesat mājās.